Šodien šajā te sestdienas dienā Optibet hokeja līgā 4 spēles un sākam mēs šeit. Volvo sporta centrā Mainieki Prizma uzņem Mogo LSPA vienību. Uzņems Ervel Enerģiju. Hokejs 2 dienas pēc kārtas. Šodien pirmais duels, rīt otrais. Bet te jau labi ieiet zonā. Metiens vārti! Gins Meija, Mogo vienības kapteinis un rezultatīvākais spēlētājs atklāja rezultātu. Skaists saspēle šeit Mogo izpildījumā. Tik ātri viss notika, kā apjuka pat pāris spēlētāji, vai tad bija vārti, bet vārti bija. Redzam šeit. Arī tiek raidīti pāri visam laukumam. Te labi pārtvērta piespēli. Mētiens vārti! Strauss! Gūsta vārds, izlīdzina rezultātu ļoti neprecīzi. Vārtos nospēlē Ančs. Henrijs Ančs kļūdās, nenotvēra ripu aizsardzindā. Bērziņam. Tā ir labi diagonāli piespēles Brākmans diagonāli piespēle, metiens vārtu priekšā un netrāpa Bērziņš tukšos vārtos. Ļoti laba iespēja Mogo vienībai. Tikpat ātri kā to iegūt, tikpat ātri arī to pazaudēja. Labi ieiet zonā Mogo vienība, labi diagonāli piespēle, metiens vārti! Trasuns! Numur 21, Patriks Trasuns. Gūst vārtus un atkal izvirza vadībā Mogo vienību. Skaists šeit. Līdzbērgs atspēlē Ziemiņam. Un te rūpji kļūdās un labi iespēja metiens. Vēl viens metiens un negūst vārtus šeit. Ļoti rūpji kļūdās, bet te jau Ančs glābi komandu. Ļoti rūpji kļūdījās Mogo hokejs. Skatāmies, mēģināja spēku spēli pret Trasunu. Labi iespēja. Mogo vienībai metiens. Vēl viens metiens. Nav vārtu. Auziņš izglāb savu komandu no vārtu zaudējumu. Tiešām uz pašas līnijas šis būs jāstās atkārtojumā. Uzvar iemetienu Mogo hokejs, bet te jau ar ripu jau Prizma pa kreiso malu ieiet zonā. Rēdliks, metiens vārti! Izlīdzina rezultātu Prizmas vienība. Skaists metiens no Miķeļa Rēdlika. Skaisti ieguva ripu, skaisti pats pārgāja pāri visam laukumam. Atspēlē tālāk dziļāk zonā, neizdodās ripu ieraidīt. Jā, Rēdliks to izsit ārā. Rēdliks jau divatā. Pret 3 Rēdliks atspēlē uz zilo līniju, metiens vārti! Pēc skaistas Rēdlika piespēles izdodas Širokovam pārspēt Anču un rezultāts uz tablo 3-2. Šeit uzvar iemetienu Mogo vienību. Rēdliks caur vidu, pats dodās zonā, metiens vārti! Skaisti, tiešām skaisti gūst vārds Krišjāns Rēdliks. 1+1 viņam šajā te spēlē vajadzēja man tikai ierunāties un izlīdzina rezultātu Mogo vienība 3-3. Jau pa kreiso malu uz priekšu dodās labi iespēja, vēl viena iespēja. Neizdodas neko izveidot abām komandām. Vēl viens veidiens vārti! Henrijs Ančs iet pie tiesneša. Bet vārtu guvums ir un numur 81. Apsītis. Labi iespēja metiens tiek bloķēts šeit. Metiens lūdz Brahmanim jau otrā šajā te spēlē. Labi, tur vārtu priekšā, iespēja metiens vārti! 10 sekundes līdz spēles beigām. 5-5 ar noņemtu vārtsargu Mogo izlīdzina rezultātu. Kārlis Ozoliņš izlīdzina rezultātu. Pārspēja viņš. Prizma nostājās zonā, Širokovs uz zilās līnijas. Atspēlē uz otru malu Bormanim. Vārti!
Redz, cik maz bija nepieciešams Prizmas vienībai, lai gūtu vārtus, un Prizma izcīna uzvaru 5-4 papildu laikā. Apsveic arī Bormani. Un ar to arī mēs noslēdzam šo te translāciju. Mans vārds bija Linārds Hugo Roškalns, un uz tikšanos jau nākamajā reizē. Visu labu!